Sveicināts Adventure motobraucēji! Te Ainārs. Kamēr Egils ceļo pa pasauli, tikmēr mēs ar Dzintaru braucam pie Arvīda un Zitas uzzināt, kā viņiem gāja ar īrētiem močiem Marokā. Nu ko? Laižam gaisā šo Auduro garāžu sarunu epizodu. Čau, Dzintar! Čau, Ainār! Čau visiem! Čau visiem! Sveicināti garāžas sarunās! Mani sauc Ainārs. Šodien sarunu virzīšu es. Šodien neesam nemaz garāžā. Citādāks formāts. Esam ārā. Esam Auduro. Beidzot, pa īstam. Esam pie Arvīda un Zitas. Un viņi ir tikko atgriežušies no ceļojuma. Ceļojuma uz Maroku. Un viņiem tas ceļojums bija mazliet citādāks, jo pirms gada es ar Arvīdu bijām, un vēl diviem čaļiem, bijām aizceļojuši uz Maroku. Mums tas Marokas piedzīvojums bija tāds, kad bija jākrāmē busā moči, jāved līdz Spānijai, Spānijā jākrāmē ārā. Pēc tam no Spānijā, no Arvīda, kur Arvīds tajā laikā dzīvoja Spānijā, no turienes jābrauc uz prāmi, tad 7 stundas ar prāmi. Un tad mēs nonācām Marokā. Tad jau piedzīvojums jau pusē šķiet. Un tad vēl 500 km pa asfaltu jābrauc līdz kaut kādai pirmai foršajai vietai, lai gan skati jau bija. Bet jūsu stāsts bija pavisam citādāks, jo jūs vienkārši iekāpāt lidmašīnā, aizlidojāt, paņēmāt mocīšus un braucāt, un viss notiek. Un nu tad jā, es tā kā gribētu ar jums par to aprunāties šodien, saprast, kā jums gāja, kas jums patika no tā visa. Un jūs varat ieskicēt mazliet, kā jums radās šitā ideja, kā jūs izdomājat? Nu, pirms gada mūsu tripā noteikti. Mums ir iegājies tā kā tradīcija, ka es braucu izlūkos. Mums šitā bija Norvēģija iepriekš, Norvēģijas mototripu, es aizbraucu gadu iepriekš, izbraucam ar čaļiem, varbūt kaut kāds grūtāks posms un tam līdzīgi, apskos, kas un kāda situācija, un tad pēc gada jau tas liekas tā kā vienkārši destinations. Un, tad var ņemt sievu līdzi. Tad var ņemt sievu līdzi. Jāpārbauda. Jā, nu tā, principā, paos to, es domāju, ja man būtu tā pavisam pirmo reizi jābrauc, tā kā mēs braucām, ja. Nu, es nezinu, vai es gribētu tās viņai to uzdzīt, jo mēs bijām arī tādos, kaut kādās grūtākos posmos un nekomfortablā, ja. Ja neesat redzējuši, varat droši sameklēt YouTube Arvids Barānovs. Viņam ir ļoti skaisti videoklipi. Un pa Maroku iepriekšējā mums arī ir maz filmiņi. Latviešu valodā ar visu tur pastāstījām mēs, kā mums tur gāja. Bet šitā doma īstenībā bija jau, gribējās realizēt jau rudenī viņu. Mēs bijām pavasarī, pagājušajā gadā. Mēs bijām pagājušajā gadā martā. Tieši pavasarī martā, jā. Tad sanāk tā kā tieši. Un tieši bija doma nosvinēt 40 gadu jubileju Marokā, novembrī. Bet tad bija tā zemestrīce lielā Marokā, un tieši tajā laikā un kaut kā nešķita baigi forši tajā laikā tieši braukt. Bet tad jau plāns bija ar mocīšiem, ja? Jā, bija tieši tas pats plāns, paņemt, aizbraukt, noīrēt Himalajus un uz nedēļu vienkārši. Jā, bet tagad cilvēkiem tikko nelaime notikusi, tad vēl braukt kaut kādā tur plezīra braucienā, man liekas, nebūtu. Tas viens, otrs tur ziņas bija par to, ka visi tie kalni, mēs tur, kur starp citu braucām, tas epicentrs bija netālu no tā ceļa, kur mēs actually braucām pāri atlasam. Mēs jau tagad braucot vēl joprojām tie nogrūmi bija redzami, tur cilvēki teltī dzīvo un tam līdzīgi. Un tad es domāju, uzreiz pēc, un tur būtu vienkārši turists tāds nepatēnti, mēs liekām to uz paustu. Jūs jau arī tagad braucāt tieši Ramadāna laikā, vai ne? Tas bija par to, tas jāatsevišķi stāsts. Tā bija veiksme, tā bija absolūta veiksme ar Ramadānu, jo turistu bija ļoti maz. Mēs tā kā neesam lielie turismu baudītāji. Un tāpēc mēs tikām vietās, kas bija tukšākas nekā parasti, un viesnīcās, kurās mēs bieži vien bijām vienīgie iemītnieki. Nu, ideāli. Nu, protams, bija no sākuma baža. Es nebiju, protams, nočekojis, kad ir Ramadāns. Jūs nebijāt, es tā kā iepriekš skatījušies? Nē, es pēc tam tā kā sāku. Jo es atceros, kad mēs braucām, Ramadāns bija vēlāk. Viņš katru reizi tur laikam maina. Es biju tā, ka mēs braucām. Mēs bijām pirms. Mēs braucām prom, un tad viņš sāk. Paši kā ārzemju turisti paši jūs izjutāt to, kad viņš ir apkārt? Jā, noteikti. Jā, jo tur ir tā, ka tevi cilvēki ēda tikai starp saulrieti un saulēku, tādu pa nakti tikai. Tā kā kaut kādās populārākās vietās, tur Marakešā un tam līdzīgi, protams, turists visu var dabūt. Bet kaut kādās nomaļākās vietās gan jau sarunāt varētu, bet ir tā, ka tu brauc caur ciematu, pilnīgi izmirst visu tukšas ielas. Ja? Tad sajūta, kur viss dzīve sākas pēc saulrieta.
Bet pa lieliem jums pašiem bija jāplāno arī kopā dienu ēst, jau laicīgi jau sagatavot. Jā, mēs principā dzīvojām tā, ka mums bija brokastis. Mēs starp citu šajā tripā, kas ir neparasti priekš mums, palikām visas naktis viesnīcā, mums vispār nebija kempingieris līdzi. Tas ir vēl viens tāds arguments, ja, ka pirmajā gadā tas neiet cauri. Tas, ko arī līdz galam nav pateicis, ir tā, ka mēs jau esam ļoti ilgi kopā. Tas nozīmē, ka teiksim, arī tas randiņa formāts mums ir attīstījies līdz tam, ka mums visforšākie randiņi sanāk tā kā divatā kaut kur aizbraucot un noķerot kaut kādu piedzīvojumu. Man liekas, Norvēģijā šo mēs sapratām arī, ka tas ir 10 dienas nedalīts uzmanības vienam ar otru. Un tagad arī Marokā mēs turpinām, bet arī iepriekš mēs uz restorāniem neejam, bet mēs aizbraucam šitādos piedzīvojumos. Jā, bet šis bija, ja tu atceries labi Marokā, ka es pat tām viesnīcām tā smīkņāju, man jau tas patīk tur hamaciņš un izbesīt dažus labus meklējot tos divus kokus, ja. Bet šis bija, jo Marokā īstenībā stāsts par tām viesnīcām ir tā, ka viņas ir lētas riktīgi, krutas pārsvarā. Ir dažādi, bet mēs bijām arī. Jūs ņēmāt tādas tā kā... Mēs ņēmām pa 29 eiro vidēji. Tur ir iekļautām brokastīm un tiešām riktīgi. Tās bija pils. Ļoti labi. Bet Ramadāns, visticamāk cena lejā. Ja cilvēki, kas, piemēram, braukt, ja kāds tā kā brauktu un īrētu, moci ieteikt, ka varbūt pat nečakarēties un neņemt, ja nemaz kempu. Redz, viss atkarīgs no konteksta. Jā. Ir dažādi, man jau ļoti patīk. Tas, kā man patīk. Ja divatā ar sievu, tad es... Arī, redz, mēs braucām Norvēģijā, tur ir cits stāsts Norvēģijā super dārgi un tā, bet man ļoti patīk kempot. Nav stāsts par to, ka Bilijs noteikti šobrīd klausās un saka, Arvīts ir salūs uz viesnīcām. Nē, es esmu savu pudu sāles outdoorā, tā kā, es jūtos nopelnījis, ka es drīkst viesnīcu. Man nav tā kā uzreiz pat taisnās dzīvots. Man patīk dabā, un tā ir pavisam cits stēle palika dabā. Atceries, mēs palicām pie katedrāles. Jā, tā tas ir, tāds, jā, super, jā, bet tas viss atkarīgs no konteksta. Šajā konkrētajā ceļojumā, piemēram, būtu reāli nebūtu bijis baudām, jo mums laikapstākļi bija sliktāki. Jā. Mums tur bija lietas noķērām, bija vējš, un tur būtu traki diezgan meklēt to kēmu. Atceries, kā mēs tur meklējām, ka nav, un tu brauc, un nav, tad tu paliec kaut kādā upes gultnā zem moči guļi. Ar sievu tas baigi neiet krastā. Ar sievu tu nevingro tā kā čaļiem. Jā. Tā kā, stāst par to ņemt, kā noteikti var ņemt, līdzi, tā uzkaba noteikti mazāka nekā tā kā mēs braucām. Jo mēs braucām riktīgi, tur gar Alžīrijas robežu, tur, kur tu esi bāpju civilizācijas vairākas dienas, ja, tur ir neizbēgami. Tur arī, man liekas, varētu atrast. Tur pa vidu vienā vietā, kur mums divdiennieki taisījām, tur kēms vajadzīgi. Tur, kur Bilijs, kad nebija? Aizfeš. Jā. Tur, bet visur pārējās, Maroka tādā ziņā, it kā visi saka, tur Āfrika, pirmie soļi Āfrikā un tam līdzīgi. Īstenībā Maroka ir ļoti civilizēta valsts. Tur ir viss arī stāsts par to pašu degvielu. Ja mēs toreiz ņēmām degvielas maisus un papildus, un īstenībā var iztikt ar vienu moča bāku, jebkuru pat mazāk Himalaju, ko mēs īrējām. Jā. Redzēju bildēs, ka jūs to dīvainu. Tas ir normāli. Stāsti par to, ka tāda dīvaina krāsa. Stāsti par to, ka varbūt benzīntanki arī nav gluži tie lielie benzīntanki visur, bet jebkur ciemā tu vienmēr var 5 litrēni dabūt. Jo tā jau vietēji ir. Vienīgi līdz situācijai, ka tu pats tā kā aizmirsti un neielēji. Bet mēs arī ripojām. Būs nākošais un tā. Mēs bišķi paripinājāmies, protams, tušgaitā no kalna. Tā, zinot. Bet tas bija vairāk tā kā plezīrs. Man tas bija tāds piedzīvums, tā kā ar mocu tā kā ar snovu no kalna braukt lejā pa serpentīniem. Tad ir izslēgts motors un forši. Sākumā bailīgi, bet pēc tam bija forši. Tā ir viss pierod. Jā, bet tu par to varbūt stāst par to, kāpēc. Līdz šim man nebija nekad prātā doma par šo tā saucamo fly and ride. Ja, ka tu vienkārši aizlido nevis ar savu moci, bet ar svešu moci. No vienas puses buržuju ceļošana. Kā vācieši. Jā, vai ne? Bet man likās, tas ir vai nav tavs mocis pirmām kārtām. Kādi tie būs nomas, kādi baigi nočakarētie moči. Nav baigi nosacījumi, kad tieši ņem nomā. Ar Maroku bija tā, ka no sākuma bija bišķiņ skečīgi. Man bija jāizsūta 300 eiro pa katru moci priekšapmaksu, un tu sūti tur kaut kādam asanam. Cik jau sanāca izmaksas uz vienu dienu? Mocis bija 50 eiro dienā viens.
ja tu ņem, uz 6 dienām. Tas bija Himalais. Ja tu ņem kaut Papildus tur kaut kāda apdrošināšana. Nē, viss ir iekļauts. Viss ir iekļauts. 500 eiro bija drošības nauda. Uzreiz ātri atgriez, un es varu tiešām ieteikt, saucās vieta Tenere Raiders. Tikai tāpēc paņēma. Bet tur nebija nomāta Teneres. Nebija Teneres. KTM Raiders. Viņiem bija KTM, BMW un Himalai. Un Teners nebija. Nebija Teneres. Jo Teneres īstenībā ir nosaukums, tūkstneša nosaukums. Tāpēc tas bija tā kā Tenere Raiders, un tur visi Tenere Raideri aizlido. Un kur Teneres? Jā, un ir iespēja, protams, nomāt arī normāli tur 80-90 kaut kādu kāģi, bet tie maksā tur sākot no 130 eiro dienā. Bet īstenībā tam arī ir cita aura, ja tu brauc, teiksim, man liekas, mums ļoti paveicās, ka mēs tiešām braucām ar Himalajiem, jo man pa Maroku ceļojot tā sajūta bija tā, ka tu ieripo ciematā, un tad tu esi tā kā ar sarkanu karodziņu novicinājis, hei, man ir pieticis naudas iznomāt moci. Viņiem tā kā jau ir, ir pirmā pazīme. Un, ja mēs būtu braukuši ar tādiem vēl lielākiem vai pamatīgākiem močiem, jo pat Himalais viņiem skaitījās tādi, wow, foršs mocis. Patiesi ar tādiem rollerīšiem braukā. Tajā galā jau pa lielu. Un es laikam pat nebūtu jutusies tā kā ērti vai tādā piedzīvojuma stadijās, bet tu pilnīgi jutusies kā kāšamais tūris. Vairāk kā Vairāk. Teiksim tā, Himalais pa gabalu izskatās more like local. Jā. Līdz ar to tev tie sīkie, ja kas skrien tur pār pusi, viņi vēlāk sāk skriet uz tevi. Aha. Es pirms nenoķēru. Tu ievēroji. Jā. Nu, ok, Rabanāns vēl, protams, bet, kad tu tuvāk piebrauc, viņi redz tavu sarkano jaku tur vai zaļo. Tiem sīkiem ir vēl atsevišķi tāds, es neatceros, vai Billijs, vai tu stāstīji, ka mēs arī apstājāmies ciematā. Nu, es kaut kādā arī vienā reizē gribēju tur tiem sīkiem bišķītīgi pakomentēt. Viņi pieskrien un uzreiz gāzi sāka rūcināt. Nu, es nezinu, kas man būtu, ja man tas sajūgs labu mēmi par Āfriku. Ja man tas sajūgs nebūtu izskries. Kur arī tieši tā sasvien sīkiem uzdod un aizbraukt šokā. Ārprāts, jā. Bet jā, tie sīkie, bērni tur ir ļoti uzmācīgi. Bet viņi jau bija, es vairs nejūtos tik slikti, kā to stāsta. Man tā garšiņa bija tāda divējāda arī toreiz. Tas dirham visu laiku. Kad tev prasa naudu. Starp citu ceļotājiem. Jūties it kā slikti, bet tu saproti to, ka tu neko labu neizdarīsi, tu viņam arī palīdzēsi. Šī svarīga piebilde, kas taisās braukt uz Maroku. Gribās jau to končiņu iedot vai to dirhamu, tu nekādā gadījumā nevajag darīt. Tur arī daudz, kur arī īstenībā zīmes ir par to lūdzu nedodiet ubagiem un bērniem tieši konči un tam līdzīgi, jo viņi viņi ieraug, viņiem ir jau asins līmenī, zemapziņā asociācija turists, nauda, un viņi neiet tā vietā, viņiem nav motivācija iet kaut ko citu darīt. Jā, nav, kā saka, nav vēlme attīstīties, domāt. Tā viņiem liela diezgan tāda. Uzstrādāt un nopelnīt, bet īstenībā man likās, man arī bija sabaidījis, man likās, ka būs daudz sliktāk. Tajā brīdī, ja tu tiešām brauc ar tādu izsvērtu un apzinātu, ka tā, vai es gribu dot kādam bērnam kaut ko, nē, es negribu, tāpēc, ka, kā tu tiešām saki, ka tas viņiem nedos neko labu, tad uzreiz tu esi tā kā gatavāks, tu esi, teiksim, to situācijā izdzīvojis, un tad nav problēma tam bērnam pateikt, viņš no tev rociņa, tad viņam pamāja pretī, un tad viņš pamāja pretī, un viss ir forši, un tad čiliņā aizbrauc tālāk. Bet, protams, ka bija kaut kādas pāris lietas. Mums met ar akmeņiem, bet mums nemet ar akmeņiem. Man met ar bumbas vienā vietā. Jā. Jā, tā pieredze ir tāda, jā, tā ir tāda. Bet tas ir jāredz. Jā. Tas ir jāizjūt dzīvē. Tas ir jāizjūt. Tajā pusē tas ir, principā, kaut kas pilnībā savādāk nekā, ko mēs redzam mēs šeit ikdienā. Tas ir pat tiešām cita kultūra. Pavisam kaut kas savādāks. Īstenībā tādā ziņā Maroka ir ideāli, ka tu īstenībā, ja tu, piemēram, Spānijā, tu tiešām prāmīt pārlec pāri, un tas ir tāds ātrākais, vieglākais veids, kā noķert to neceļojot pāri. Jā, jo mums tā eiropējoša domāšana ir, mēs jau esam pieraduši, kā lietas notiek te, un tad mēs ieraugot, kā lietas notiek citur, tad jā. Tā jau tā maģija, tāpēc jau mēs arī ceļojam. Tāpēc jau visi cilvēki arī ceļo, lai to kultūru un to citas tautas stāstu piedzīvotu. Un, mums atliek tikai salīdzināt. Mēs darām tā, jūs darat tā. Bet tāpatās ģimenes visur ir vienādas, par bērniem cilvēki rūpēs un cenšas. Visur vienādas. Pat ir tikai, tur viņi iet 10 kilometrus skolu. Bet ceļos investīcijas ir saliktas. Man teiksim, tā kultūras pieredze ļoti, ļoti patika.
Un arī vēl viena lieta ir tas, ka, teiksim, tādā vienā nedēļā mēs izbraucām ļoti tādu lielu reģionu. Tas nozīmē, ka mēs tā kā dažu dienu laikā ļoti koncentrēti redzējām ļoti daudzus cilvēkus. Nu, protams, ka mums tas iespējas veidojas tāds atšķirīgāks nekā tad, ja tu, teiksim, kaut kādu laiciņu dzīvo uz nu, tā kā vienā vietā un esi pieredze bijis. Tāpēc arī es domāju, ka, teiksim, nu, tie iespaidi, arī tas, ko mēs radījām, viņi arī drusku tā kā jāatšķēdi, jo mēs vienkārši dabējām ļoti koncentrētā veidā, sīrupā. Jā. Bet man godīgi sakot, mēs toreiz 3 nedēļas laikam braucām un pietika. Beigās jau bija tā, ja. Šoreiz man reāli pietika nedēļu. Varbūt tie laikapstākļi nospēlēja lomu, bet tā ilgāk nemaz negribās. Bija nedēļa, Jā. Bet īstenībā mazāk braukšana bija 6 dienas. Moči bija par 6 dienām. Un jūs paspējāt apskatīties? Mēs pārbraucām augstiem atlasam 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi, 4 reizi pāri augstiem atlasam. Bijām Tūkstnesī, bijām kaut kādā, tur tik tālu netikām, bijām Krāslavā. Viņu Krāslavā. Tur kādā. Tūkstnesis Merzūga? Merzūgā līdz kāpām aizbraucām, protams, močiem tur ar Himalajiem nelīdām, tur nav ko darīt ar viņiem. Kā vispār uzvedās augstumā Himalajā? Tur jau baigais augstums nebija, tur bija maksimums 2,5 kaut kur, tur ir ok, tur, kur mēs braucām arī tās pāris, tur bija vienkārši fiziski augstāks. Mēs nosalām arī, tā kā bija augstumiņš. Nu, tev bija tas video par to, kā ir Himalais, kā... Jā, kā noms mocs. Bet kā, nu, pieņemsim, kas vēl no tādām, nu, tā kā, kas tev liekas, kas tev no tā moča, kad tu viņu saņēmi nomā, tev kaut kas pietrūka no viņa, vai kaut kas bija kaut kādas lietas, kas tev tā kā pietrūka, vai kaut kas tā kā... Šim formātam absolūti nē. Ja mums būtu jābrauc tur varbūt par tām baigām smiltīm, jā, tur būtu īsti riepiņi, jā, jo noms riepiņi ir tādi 70. Ar beņķīti tu lidojies? Es lidoju savu beņķīti, jo Himalais ir riktīgi zemes, kas ir forši, tu var aizsniegt zemi, bet man ir pārāk zema, tāds kā aizsaiz ausīm ir, jā. Tad to augsto beņķīti ir ok. Bet, nu, Himalais jums nav sveša lieta, jo tas ir tavs pirmais mocs. Jā, un tas, ka tev ir tā ikdiena. Zītai tagadējais mocs. Man laikam pietrūkta augstā beņķa, ko Arvīts savāca sev. Viņi parasti brauc ar Rīgā. Jo tagad pārsēžoties, man bija baigi interesanti, jo es tiešām šo sezonu atklāju Marakešas vidū, un tad ir tā kā, nu, tā ir bišķi savādāka sezonas atklāšana nekā Latvijā. Nav pie mola, jā, bet Marakešas vidū. Tā uzreiz satiksmē. Hardkoriņā, jā. Bet tagad pārsēžoties Rīgā uz Himalaja, man ļoti uzrunāja tas augstais beņķis. Un daudz labāk riepa. Man liekas, monējas, ka mierīgāk iet, viņš nav tik ļoti nobraukts, kā tai nomas moči bija. Vai arī viņš vecāks. Nu jā, jo reiķinās, ka nomas mocis jebkurā gadījumā, visi jau brauc kā nomas auto, jā. Tu saki, ka tas nomas mocis bija asāks nekā tavējais? Viņš bija tāds... Man liekas, viņš skanēja un klabēja nekā manējais, bet mēs domāju, ka viņi arī mazāk apkopši tur tajā. Jā, ķēde bija diezgan drausmīgi, viņi nereiz mēs tā kā arī neko nedarījām. Varbūt tā bija oriģinālā, tas stāvēja. Tā bija oriģināla. Kaut kādas tehniskās ķibeles mocim bija jums? Es man viens krūvīt trūku, man Cik jūs riepas pārdūrāt? Nevienu. Mums ir ņēmis speciāli. Tas ir tā kā vēl dānu varu. Bet pagaid, bet tas īstenībā nav salīdzināma lieta, tāpēc, ka mēs braucām tiešām tādā... Mēs braucām tādā, nu, kā saka, pārīšu režīmā. Labi, bet to nav. Līdz ar to mēs tur tādos baigajos džungļos nemaz nepērāmies iekšā. Kaut gan bija īstenībā. Bet tu parasti jau ne jau džungļos tu pārdari. Tu pārdari šosejas. Ciematos. Tāda laimes spēle ir. Viņi tev... Man ir laba karma. To ir jāsamaksā pirms samaksā. Viņi tur uz ceļojuma beigās bišķiņ beidzās, kad sākās lieta. Bet ir īstenībā tieši tā, kā arī Arvīts saka, tāpēc arī man šobrīd ir bišķi ņāķis lūpā, ka, teiksim, ceļojot nomā, paņemt Himalaju, man liekas, tā ir baigi laba opcija. Tas ir populāri. Ja tu paskaties kaut kādu Indonēziju, tu paskaties tur to Etiopiju, skaties, kur tur bija tas Moskva čals. Jā. Visur Himalaju priekšā, jo nomā var saprast, tas ekonomiski izdevīgi tādu paņemt, un kā parādīsies jaunie Himalaju nomās. Tad būs vispār argumenti nebūs. Tad jauda būs normāla. Jā. Tikai ņem un brauc. Jā. Līdz ar to tur tādu kā tēmu forši jau, protams, būtu izgāstot, tur BMW kaut kur tam līdzīgi. Bet tu dabūni, es teiksim, par etapu principu, tu dabūni 80% tā visa. Jā, bet tev ir iespēja vairāk baudīt dabu. Ja tev ir lielāks mocis, tu vairāk sporto ar viņu,
vai ne? Tu mazāk redz, kas apkārt. Ja tev pa lielam ir, ka tu dod ručkā, tev parādās tā tuneļa redze. Kas arī diezgan bija, tur tie ceļi ir tādi, ka, nu, tur, ja tu neizņem līkumu, tad tu neizņem līkumu. Tad tu nevakariņo. Tad tu paliec pa statistiku. Bet tas arī ir viens, labi. Es varu, protams, nekomentēt savu braukšanas stilu, bet tas, starp citu, bija viens no argumentiem, kāpēc es negribēju baigi skriet tiem līkumiem. Tāpēc, ka tu neredzi vispār neko no tiem pašiem kalniem. Īpaši jau augstajos atlasos. Nu, jā, labi, es piekrītu, ka es varētu, teiksim, tos līkumiņus bišķiņi ātrāk izbraukt un tā, bet es redzēju kalnus un redzēju viņus no mocīšanas. Tas ir forši. Jā. Nu, teiksim tā, visu laiku es negribētu, tāpat kā Rīgā, es vairs negribētu Himalaju braukt Latvijā, ja, nu, tā kā ikdienas mocis, arī tajā video teicu, bet kā tādu, ja tu brauc tiešām ceļot, nevis tu brauc kaut kādā tur rallijā vai, nu, kur tu gribas pasportot, kas arī ir tikai. Šitie moči pilnīgi tā kā, un, nu, budžetīgi, nu, ņemsim vērā, tomēr ceļošana, tas ir budžeta items, un ja tu vari Himalaju izbraukt 3 reizes ilgāk par to pašu naudu, Jā. Tur 3 nedēļas jā, vai ne? Tad sāc domāt jau kaut kā. Ar KTM iespējams tu nobrauks to pašu distanci jau vienā nedēļā. Jo, zin kā, man liekas, tur tā, kas ir tās, tādam labam mocim, tev amīši ir labāk, tu vari ātrāk tur izbraukt, tev jauda tur, bet kur jau tur? Vienīgais garaužī, garaužī tur kaut kur tur varētu. Tas pāris reizes, ka tu vari savu vīriešu egot. Jā, bet pārējais, kur tu brauc, teiksim, uz kalnu ceļiem vairāk pa 80, tad diez vai brauc. Jā. Tur fiziski nevar tur tie ceļi, pēkšņās bedres un tam līdz. Es domāju, jūs tādā konceptā ir tur tā kā perfekti. Vai jūs brauktu divatā uz vienu Himalaju? Viņam amīši tomēr ir pa vāju. Priekš tā ir Rīgā vest kaut kur uz kafejnīcu. Cauri, ja? Iesēžās. Jā, nē, tas ir tomēr viena cilvēka mocis. Un jā, nu viņš ir arī tāds, un viņu arī atpazīst kaut kādās viesnīcās cilvēku. Viņiem jau tas skaitās tāds, Himalajan, tur uzreiz sarunas kaut kādas. Jā. Tas ir prestiži, ja tur jau. Nu, vai tas tāds, vai nu prestiži? Ja kaut kādi moči tie. Nē, nu tur ir kaut kādi mopēdi viņiem tie, kas Jā. Nezinu, kas tie tādi. Tie man liekas pat nav 125. Ķīnieši vai indiešu ražojumi, tie 125-nieki, viņiem pārsvarā visi lielākā. Mārakeša bija pilna ar normāliem močiem. Nu, bet arī daudz. Jā. Nu, kā jau visās lielajās pilsētās, kur ir maksāt spējīgā, eiropeiski domājošā publika, es domāju, tur ir ļoti daudz tā uztver pavisam citādāk noteikti nekā. Bet tas čalis viesnīcā, ar kur mēs runājam par močiem, viņš tā arī atzina, ka Himalais viņam ir drusciņ par dārgu. Jā, viņš skatījās Lietuvu, viņš meklēja. Budžets bija 3000 tur kaut kā. Un viņš teica, viņam tā kā... Viņam tur budžets 3000. To var dabūt Lietot Himalai. Okay. Nu, nevis tur gājis. Jā. Tā kā, jā, tā perspektīva tomēr ir cita. Jā, bet kā mums mocis, es domāju, ka... Man visvairāk pārsteidz, cik tas bija vienkārši. Mēs tur aizbraucām pie tā čēna, mēs bijām bišķi tur, būs aizgājis maksājums, tur, vai kas tur, ko tur, apdrošināšanas kaut kā, vai mums tur neliks kaut ko ekstra maksāt, jā. Kaut kāds lietas, vienkārši aizbrauc čels pilnīgi čil, viņš jau vakarā prasīja, kur jūs vazēties pa pilsētu, mēs jau bijām saguruši, gribējām mājās. Un viņš prasa, mēs te pa Medīnu tusējam, kur jūs esat, jā. Tāds pilnīgi čil, tu aizēja pie viņa, viņš tur, jā, un reku moči, tur kaut ko parakstam, iedeva kaut to visu to zaļo karti, visu, kas viņam, visi, ja tev nekas vienā vietā jāparakstās. Jā. Un visam brauc. Vieglāk īstenībā pat kā mašīnu izīdēt. Nu jā, tā atšķirība, ja tu brauc pats, tad tev pašam jāpērk zaļā karta, un plus vēl viss tā transportēšana. Transportēšana vidēji kaut kādi 600–800 eiro līdz Spānijai, 200 prāmis tur papakaļ. Nu, noteikti dārgāk. Nē, tu to jāk darīt, ja tu tiešām brauc uz 3 nedēļām. Kad tev tas ir no termiņa? Uz nedēļu diez vai tu. Kaut kādu štuku tev to moci vien tā kā dabūt tur, Marokā, ir, lai tu dabūtu savu moci tur. Un tad tu vari pa štuku, tu vari tur braukt. Tu jau neviet vienu. Tas ir viena mocim izmaksa. Viena mocim vidēji moci aizvest ir 600–800 eiro. Ja ved arī tā kā es, ka ved busiņā, tur tie maksas ceļi, kas ir, cik tev izmaksā? 4000 tur, tas salasās tur ļoti tuvu tam pašam ir, arī pašiem vedot moci, ne tikai vedot ar to R1 vai kas vēl ir, kas ved tā kā
kāda jau pārvadātāja. lielākas izmaksas būtu. Nē, ar viens ir kaut kāda, man liekas, 600 līdz 800 eiro. Tā jā, tas ir diezgan sakarīgs. jā. Tur, man liekas, kā... Nu, man bija toreiz 570, bet nu, es vienā virzienā uz Malagu vedu. Jā. Tas ir neizdevīgi. 570? Bez PVN, man liekas. Jā, nu tas ir tā cena, tā ir standarta Vienā cena. virzienā. Jā, tas ir vienā, Malagas jau atpakaļ Ok. no Barcelonas brauc. Jā. Nē, no Milānas. Skaidrs. Nē, nu, uz nedēļu šauta savu mocu uz Maroku pilnīgi neizdevīgi. Nu, tas ir riktīgi. Nu, tā kā mēs bijām uz 16 dienām, kad Mēs jau brauc- tur atstājām vēl mocu Spānijā, pabraukāju tetiņu, Jā. uztais tādu lielāku pasu, vai arī, ja tu dari tā, ka tu pabrauc atstāji mocu un atlido pie viņa, Jā. tad jā. Okay. Tā kā mūsu Egils tad ir. Jā. Aizlido, izbrauc posmu, atstāja, atlido atpakaļ. Tad var, jā. Bet šitādi ātrie varianti, kur uz nedēļu, es sāku interesēties. Jā. Man, protams, višlistā, protams, ir Himalaja, Nepāla, Jā. kur tos pašus mošus var iznomāt, jā, un kopējā paziņa Andrišs tā ir darījis jau. Es arī, nu, līdz tam ir jāizaug, tur jāsternējas braukšana. Jāsaterenējās. Jāsatanēs braukšana un mazliet tas mīzēnerviņš bišķiņ, jo tur tā satiksme ir vēl trakāk. Bet nu, gribētos kādreiz to realizēt, jā, kad tur izbraukt tādu. Un tur būtu arī ir obligāti. Tur vest nav vispār nav jēga. Es sapratu, ka man tā pasaules ceļošana riktīgi neinteresēta. Nu tā, ka braukt garu. Piemēram, kā sākt un... Nu, tā kā mēs apkārt. taisam tagad video par Jāņa Kļaviņa mocu, kas uz Austrāliju aizbrauc. Es godīgi, man neinteresētu braukt no Rīgas līdz Austrālijai. Nu, man pēc mēneša jau būtu gana. Cik ilgā laikā tu brauc noteikti un kā tu brauc? Jā, Ja tu laikam brauc, trīs brauc tā, nu jā, tas jau, Tāpat. tas 3 mēneši ir baigā ātri. Viņi 5 Tas mēneši. ir tā, Jā. Nu, man personīgi tas bija, kur mēs Norvēģijā braukuši un tam līdzīgi. Tev ir tā, ka pēc otrās nedēļas īstenībā vienalga, cik skaisti skati. Tev vairs piesārņojums, protams, tev kaut kas cits jāpadara. Jāaiziet pārgājiens, nezinu, jāaiziet uz Dušā, jā. teātri. tas līdzīgi kā Marokā. Nepietiek ar to. Jā. Kad mēs Marokā bijām arī, kad braucām apakaļ, bija tur kalni, wow. Un kaut kādā jau dienā tu vienkārši skaties, ir rītīgā mēģina kalni, un tu vienkārši tāds, tā kā vajadzētu būt tam wow, bet tu tāds, labi. Tā ir klasiska. Pierasta lieta. jā. Tāpēc šitās īsās, nu, relatīvi 2 nedēļas ideālais laiks, tā kā moto ceļojumam. Jā. Bet es varu Aināri pareklamēt jūsējos pasākums, jo man tā psiholoģija sanāca, ka es atbraucu no tās Marokas. Es sapratu, ko es varu izdarīt un ko es nevaru izdarīt. Un, protams, ka man ir jāķis lūp arī uz tiem Himalajiem, izbraukt Himalajus ar Himalaju. Nu, jāsaka, es laikam būšu uz visiem outdoor tiem bootcampiem šogad. Nu, ja viņi Atšķāt iemaņas tieši, laika lai akti- varētu nu, jā, ceļojumos. tieši tā. Tāpēc, ka, zin kā, tagad, kad mēs pa Latviju braucam, tur Arvīts saka, ka, hei, kāpēc tu šitā nedara un tā nedara, un tā ir pilnīgi kaut kāda cita sajūta. Man nav sajūtas, nu, tā kā, nu, kur tu man brauc virsū? Es braucu, kā es gribu, un tur Latvijā tā, tur Marakā, teiksim, tajos kalnos un tajā tūkstnesī, tā kā cita vajadzība. Un tā kā pēkšņi saproti, kāpēc tev īstenībā ir jāiemācās. Nu, tas skilliņš. offroads, īstenībā Latvijā tas offroads vairāk izklaida. Tādās valstīs Jā. offroads ir nepieciešams. Nepieciešams. Tev tās iemaņas ir tiešām nepieciešams, jo, ja tu nemāki to offroadu, Bojā. tu vari no, Bet jā, vienkārši- tu vari bet iet vienkārši- bojā, jā. Nē, Aina, nav tā, ka tu vari iet bojā. Ja tu nemāki offroad, tu ej bojā. Jā, īstenībā. Un es pat pilnīgi To vajag atceros. izgriezt tādu, tā kā sākums visam ierakstam. Bet īstenībā, nu, tu vari smieties, kas gribi tajā brīdī, kad, teiksim, kaut kāds sarežģītākos līkumus, kur tev ir vairāk tur grāmatens, anestē, tur sliktāk ceļš, vai tur, teiksim, tu krauju ir tāda riktīgi, nu, es nezinu, pusmetru no tev, no Jā. tā močas tā, kas krauju. Es braucu un es redzu savus abus divus bērnus, un es redzu, ka es viņus gribu vēl redzēt. Jā. Un līdz ar to, protams, ka, teiksim, tu pieņem citu lēmumu tajā brīdī, un tu brauc vai nu tur ātrāk vai lēnāk, bet, nu, brauc tā, kā tu jūties droši. Un tāpēc tie skili, viņi, nu, jā, tur man pielica, kāpēc arī man saka, ka cita kačā skilu. Jā, Es tevi neņemšu uz... Dubļi un smilts, principā, jāmācās. Bet dubļu nebija. Dubļu nebija. Slapji akmeņi. Slapji akmeņi, jā. Jā, Latvijā diezgan grūti. Latvijā smiltis mēs varam normāli. Smiltīs ar līdzīgi to sajūtu, ka tu mocis spēli, tu var dabūt to, kas ir akmeņos, jo akmeņiem ir pāršķēr tas, kad viņi... Jā, mēs bijām tajā vienā upes gultnē. Izmet. Bet tur bija tāda akmeņa, kur upes gultnes vecās. Tas gan bija forši. Tur sajūta, tu brauci kā pa smilti, arī nesā kā pa smiltiem, bet akmeņi. Tie olīši tādi, jā. Un līdz ko paliek lielāk, viņi sāk vienkārši mētāt vairāk, un tev, bet līdz ko viņi slapi, tad tur pabraukt praktiski gandrīz vai nevar. Bet Norvēģija arī bija līdzīgi ceļi. Uz beigām. Grānteni.
Jā, bet tur arī tie oļi smuki peldēja pēdējās dienās. Kur tu esi Norvēģijā atradi? To, Norvēģijas Norvēģija šausmīgi. Tas bija jau pie Zviedrijas robežas. Strīs. Kur mēs jau reizām. Tas kopsavilkums būtu, ja tu brauc uz Norvēģiju, tev nevajag mācīties offroad, bet ja tu brauc uz Norvēģiju ar Hārli izbraukt. vēl par lietām jautājums, ko jūs ņēmāt līdzi? Kas mums bija? Aizdomīgi tukšs somas bija. Mums bija Duristans Ansols bija. Mums bija lielā soma arī bija. Es ņēmu remkomplektu, kur lapojas dienu neizmantojām. Visu tādu lielās lāptiņas, kameru. Kaut kāds instruments ņēmāt? Bija Himalaya standarta instruments. Jums jau ir tā kā mājās. Himalaya hits paņemts. Pārcelt. Noma neiedeva jums. Nē, bija tā, kas nāk līdzi mocim. Jā. Tas bija līdzi. Jā, par riteni var noņemt. Jā. Bija, Jā. Es viņam vēl prasīju iepriekš, vai būs. Bija arī USB lādētājs, kas šausmīgi lēns, bet bija. Tavu ņēmu, kur telefonu uzlikt uz stūras kvadloku. To tu ņēmi starp citu līdzi pats, ja? Jā. Gan jau viņam bija kaut kā, bet es negribēju riskēt vibro tiem. Vienmēr jābūt otram telefonam, lai būtu pie kājas tā vibrācija. Jā, man bija līdzi lielais Androids, kurus nereiz neizvilku, jo viņam vajag savu turētāju lielo, un tāds viņam nebija, un tad to es tā arī neizvilku. Tur pilnībā pietiek ar... Un kas jums jau bija tādas lietas, ko jūs ņēmāt līdzi? Varbūt, īstenībā... Tā kā mēs viesnīcās palikām. Apvenes, Jā, mums bija bikses līdzi rezerves. Bija ielas bikses šitās te. Lietus un siltā kārta. Tā gan bija līdzi. Un to arī mēs īstenībā šoreiz ar visu, ko mēs aizbraucām, visu arī izmantojam. Tā kā nav bieži tā, ka, teiksim, tiešām paņem līdzi un visu arī lieto. Augstākā pilotāža, ka mērķis ir paņemt neko lieku, ja. Tu tiešām visu esi izmantojis. Mēs tiešām laikam... Bet mēs arī mazgājām drēbes kādā brīdī. Tāda jau tā doma ir. Tu ņem... Ziepes tu paņem līdzi. 3 apenes un uz maiņām. Arī merino un izveldzot. Tur arī jokot, bet tas tieši tā arī bija. Tā ir, es jau tur pat īsti joks nebija. Tā kā, labi, ok, jūs puikas esat pieraduši, teiksim, ceļojot, tur ierēt 3 apnēm, bet arī meitenes ar ceļot 3 apnēm. Mums tā pārēc savas higienas triki, kā mēs... Jūs varat paņemt vairāk, līdz jums parasti mazāk viņas vietas. Mums tās apenes. Kas viņas var vielot? Somu pilni vietas apenes. Nē, vienkārši tur, teiksim, es laikam ļoti gribētu motivēt meitenes vairāk, teiksim, šo formātu izmantot, jo tas kā arī saka, viņš nav dārgs. Viņš īstenībā ir baigi forši, viņš galva iztīra tā kā, nebrauciet meditācijas retīcā, aizbrauciet ar mocu pavizināties kādam puikam līdzi. Bet siltai kārtā ir jābūt. 2 līdz 3 tēkrakliem ir jābūt, uz viņi iesvīst. Mums patīk tur tīras drēbes, bet pārējais, ja ir ziepīti līdzi, tad tīpaši siltajā zemēs, vispār nav problēma tik līdz tīrām drēbēm. Tas ir ātri. Vienmēr jau ar sintētiskās drēbes izmazgā ātri un izžāvē. Un krēmiņš zobu pasta zobu birsta. Un īstenībā skropis tur šur nevilkt ārā, jo ķiverē tāpat neviens neko neredz. Jā, un tad tu esi vakarā pa lielam jau vakarā, tu esi viesnīcā, kad tu jau vari... Man īstenībā ir lifehacks. Es šajā ceļojumā pirmo reizi izmantoju. Man ir, teiksim, ilgtspēja tēma ir un zero waste. Mums saplīs pagājuši gadu viens no tiem, kas tas bija, Ticket to the Moon hamoks. Hamoks, jā. Viņš bija ārprātīgi ilgi nokalpojis arī viņā, tur, es nezinu, tur gadiem bija gulējis, kamēr viņš brauc tur naktīs filmēt. Un es tā skatos, un tas audums ir tāds baigi foršs, man sen jau gribējās tādas, ritīgas vārkas, bet nav audorīga auduma. Un kaut kad pagājuši gadu es šuvējuši to realizēju, to hamoka audumu, kas īstenībā ir izpletņa audums. Es viņai atvedu tādā milzīgā čupā un teicu, uztais man svārkus, un viņa man uztaisīja brīnišķīgus svārkus. Un neko, teiksim, Markā es varēju visu kaut kur iet iekšā. Viņi bija gari, viņi bija silti, viņi bija augsti, kā vajag. Jo tas audums, paršūta audums ļoti labi elpo. Un jā. Tad tev lielam es gribēju prasīt, vai jums bija hamoks līdzi? Tātad jums bija? Man bija hamoks līdzi. Bet tu nebūtu izmantojis. Būtu kaut priekšā. Bildītē. Nē, zin kā, tas tāds, liekas, tāds romantiskais. Vismaz es ar sievu, ka braucam tādās, 1 dienas vai 2 dienu randiņš, paņem hamoku līdzi uz mocīt brauc, tu vari pasēdēt. Tu jau zini, Marko, kā ar kokiem ir. Tur viņi ir, bet viņi pa vienam tur visi ir. Bet kā jau nekur bija, taču Ainārs testu uztaisīja.
vienā Par lokā mociem, un pret par moci. Himalajiem varētu būt grūtāk. Par diviem. Jā, par diviem Himalajiem. Sasim kopā. Tā problēma man likās tieši, nomad hamakam bija tas, kad viņam prasās bišķiņ augstāk. Varbūt kaut kādu citu bez ridgeline varētu iekārt foršāk. Bet mocītim, manējais ir samērā augsts. Un, ja Himalajs būtu zemāks, tad viņam būtu, baigi zema būt. Vai iespējams jaunajā Tenerē ekstrīma versijā, kur ir super augsts. Jā. Es domāju, Tāda pati ir, tā kā manam kaut kur varētu būt līdzīgi. Nē, tā kā hamaks mums vispār nekas. Šis bija trips tiešām, kurā bija pārsteidzoši. Mums pat nebija ne jetballs, ne krūzes. Vispār. Adventure paika bija līdzi? Nē, pat nebija jetballs. Viena nebija. Ainā ir jāzina konteksts. Mēs 4 dienas pirms Mārakas ar bērniem bijām nogājuši 6 dienas pa Tenerifi. Un nogājuši tādā riktīgi ekstrīma režīmā, nakšņojot zem tenta, ēdot saussopāti, adventure. Līdz ar to mēs ar Arvīdu abi bijām 6 naktis, bijām nogulējuši pilnīgā, ārā un alās. Jā. Tāpēc tās vietnīcas bija tiešām. Tas jau nav slikti, man liekas, citreiz jau vajag tādu. Un ir forši, kad ir tas komfortiņš var vīna glāzīt. Vīna glāzīt Marokā laikam nevar vakarā dabūt viesnīcā. Un pēc tam tev ir jāizbauda vietējās kultūras ēdiens. Jā, tas, ar to taģīnu, Marokā ir taģīns, jā, tā taģīnēm ir tā, ka tev nedēļu viņas varēja. Tad viņas tā kā... Bet jums bija neatēdāties, ja vēl taģīnu? Atēdāties, ja? Te jau aiziet uz autorais aptu. Atēdies, ja? Arvīds jau bija atēdies no iepriekšējā gada. Bet tev aiziet uz aptu, izgaršo viņas visas, jā. Un tad tev aiziet uz aptu. Jo mums bija tas sākums, kad tu to pirmo taģīnu apēdi, un vienkārši tā berbera omleta bija, tur vienkārši tik garšīgi, un pēc tam tā pēdējās tās taģīnas bija tāds, Saltāts paika. Es nevaru sūdzēties, tagad būšu seksists ārprātīgs, bet tas, ka kāds cits vīrietis man uztaisa vakariņas, bija vienkārši izbaudām, vienalga vai taģīns vai jebkas. Jā, bet viņi gatavoja tiešām ļoti garšīgi, un tas taģīns pat. Viņi labi tiešām taisa. Jā, īsmā pārsvarā ēdiens visur bija tāds, jā, ka... Ir riktīgi labs, un to maizi viņi paši visur cep, un... Jā, tā maizi bija labi. Īstenībā viss bija forši un viss bija labi. Kas vēl par jūs, kādus datus telefonam izmantot? Vietējās simkartes, ko es ieteiktu nedarīt, tur ir baigais. Marokā tev vienmēr kāds kaut ko grib. Jā, obligāti, jo roamings šausmīgi dārgi. Nevis Airlo. Nē, tas arī dārgāk būtu. Vienmēr, principā visur ceļojot ārpus Eiropas kaut kādas zonas, vienmēr visizdevīgāk ņemt vietējo simkarti. Cits stāsts par to, ka tev tos datus vajag ātri. Un mēs vienu simkarti paņēmām lidostā pa dārgo, pa 20 kaut kādiem, 20 gigabaitus vai kaut kas nelīdzīgs. Bet ja mēs aizgājām uz, kā vietējie pēc tam pilsētā, mēs dabojām daudz lētāk. Kā skaidās tas Airlo? Tas ir tā kā... Airlo e-sims, jā. E-sims bija arī dārgāk, jā? Viņš vienmēr dārgāks. Mēs Balkānos ņēmām e-sims. Kā ar zonu, vispār pārklājums, viss. Pašarā visur bija. 5G visur, nesaprotu, kādā sakarā kalnos 5G. Mums pat Latvijā. Jo viņiem, principā, skaties, viņiem jau tā infrastruktūra nav uz vadiem bāzēta. Viņi uzreiz pārlikuši to posmu, viņiem jau uzreiz viss ir wireless. Un tev ir 5G. Jums bija līdzi tie Pebla vai kā viņš saucās, tas GPS? Nē, nebija. Mēs nebraucām arī, mēs visur, principā, pa ceļiem braucām pa lielu, tu domā, tas spots? Emergencies, jā. Vispār tas InReach. InReach vai spots, jā. InReacham ir tāda lieta, ka tu jāmaksā abonaments. Nav. Ir kaut kāds ir, ka tu var tikai nosūtīt SOS, ka tu nav messenger, bet tu nosūti SOS uz viņu to emergency, un tad tev domā viņi kā pie tevīm. Jā, es esmu skatījies tādus, kuriem tikai Garminam ir un vēl kaut kam ir. Vienīgā vieta, kur es taisīju ekspedīcijas uz Islandu, mēs tur taisījām uz vietu, kur nav zonas un tam līdzīgi. Tur es īrēju speciāli priekš tādu, kur tu helīti var izsaukt, ja. Bet, tādā Marokā... Tur arī bija vairāk cilvēku. Tur arī nekurienē. Tu atceries, berbers. Tu esi tiešām nekurienē. Kurienes uzrodās berbers un mopēdi, kurš tev grib kaut ko pārdot, ja. Tas pie tās klints malas, tu domā apmēram par savu eksistenci. Sēdi tur tāda klints mala, tur nogrūsi, skaties, domā par savu eksistenci. Pierot čals ar mopēdu un tev pārdod kaut kādus tos dimantus vietējos uzkrāsot. Arī pasties, kā jā. Tas īstenībā, jā, pierod. Droši. Tas par tiem, tu pieminēji tos dimantus vai kristālus. Viņiem mani ļoti pārsteidza tas, ka pavisam nesen
tajā Marokā ir bijusi sekla jūra, tā kā Igaunijas salās. Bet otrs ir tas, ka viņiem bija tā kultūra, tā berberu kultūra, ka viņiem ir pavisam nesen ir radies jauns biznesa virziens, tā saucamās fosīlijas. Un, nu, tīri no ekonomikas viedokļa, no makroekonomikas viedokļa, tas ir tāds interesants fenomens. Tāpēc, ka tev ir kaut kāds īpatnējs pieprasījums uz ļoti īsu periodu, tāpēc, ka, nu, tā kā arheoloģija un fosīlijas nav baigi tāds seksīgs biznes, Jā. bet viņi savukārt ir kaut kādas entās ciltas vai entās, nu, tā kā kopienas, kas ar viņu tā kā rēķinās kā ar vienīgo ienākumu avotu. Un, nu, Fosīlijām, jā? Ar fosīlijām, jā. Un tas fosīlijas, es pamanīju, ka viņiem ir reģioni, kuros, teiksim, vienā reģionā tur vairāk tirgo lakatus un ražo, citā reģionā tirgo, es nezinu, kas mums tur bija tepiķi, jā, bija. Tad bija rožu ieleja, un tad vienā reģionā hops, mēs braucam, nu, tā kā tu Arvīd saka par to Krāslavu un Daugavpili, jeb attālākiem reģioniem. Un tur viņiem, acīm redzot, nav nekā cita, ar ko nodarboties, bet viņi ir uzķēruši, ka dažiem turistiem interesē tās fosīlijas. Un viņas bija uzkrītoši daudz, un man liekas, ka tas ir, viņi drusciņš šauj sev kājā ar to, ka viņi nediversificē to savu. Jā, ka viņi tikai to vietu. To savu ienākumu. Es neredzēju vispār nevienu. Es nebiju tajā reģionā. Mums bija uzkrītoši daudz. Es neredzēju ne lakatus, neko. Redz, tu brauc ar KTM. Neko neredzēju. Es redzēju tikai galdiņš, kur tirgoja suvenīri. Tas bija vienīgais. Jā, tur varēja pa piečuku nopirkt. Man Andris atrunāja. Bet mums bija, bet man tā filozofija bija bišķiņa cita, jo es, teiksim, mēģināju Medīnā neko baigi daudz nepirkt, jo Medīna ir Marrakešas centrā, tur kā viņiem turistu pietiek. Bet, nu, tā kā mēs izmaucām cauri tādas foršas, ļoti skaistas ielejas, un tajā ielējā, nu, tur neko neatstāja. Tur ir kaut kāds garāžas tipa veikaliņš, kurā tur ir aizdomīga kola, un tas viss, ko tu vari nopirkt. Bet mēs meklējām tādus, nu, vietējos, gājām tādos mazos vietējos suvenīru veikaliņos, jo tur, nu, vienalga, cik tie auskarivē, tur, es nezinu, tas suvenīrs maksā, un tā, ka tu sajūties tā, ka tajā ielējā esi kaut ko atdevis no tās savas enerģijas. Jā. Nu, vietējiem. Pirkties pie vietējiem. Nepirkties pie vietējiem, tieši tā. Tur arī tā kaulēšanās tāda varbūt ne tik agresīva un tāda arī. Nu, tev ir ok. Ar kaulēšanu es vispār šajā Arābu valstīs un tam līdzīgi. Tev jāsaprot ir tā, cik tu esi gatavs par to atdot. Tev pašam. Ja, nevis cik tā prece maksā, jo tu nezinu, cik viņi maksā. Jā. Tu esi gatavs atdot, bet cik tu esi gatavs ilgi kaulēties. Jo, principā, tu vari ļoti, ļoti labu cenu dabūt. Es pats esmu bijis, esmu arī kaulējis, principā esmu nokaulējis 90% nost. Reāli. Bet tad ir jāpatīk. Bet tas ir diezgan ilgs process. Bet to var izdarīt. Bet, zin kā, nu, no otras puses, Medīnā droši vien, ka jā, piekristu, bet nu, mēs šāvām cauri tādiem reģioniem, kur tu tiešām redzi, ka cilvēki reti iegriežās un ka viņi, nu, tā kā ir izbrīņi par turistiem. Un tu īstenībā, ne viņiem tur ir kaut kādas turisma maksas nekas. Īstenībā, nu, bija kaut kādas pāris ielas, tā, kur jūs neizbraucāt. Izbraucām, bet... Nu, izbraucām, jā. Man pat īstenībā gribējās kaut ko viņiem atstāt, tāpēc, ka likās kaut kā negodīgi. Es tagad esmu izbaudījis visu to krāšņo dabu, un tagad aizmauc projām vienkārši. Nu, tā kā jūs paliekat ar to savu dzīvesveidu, kāds jums tur ir. Tikai galā. Tikai galā, jā. Uz labojas. Jā, tā čau. Good luck. Kafiju pīvs nepirkšu, aizdomīgi un tā. Un līdz ar to, nu, teiksim, tur tā filozofija, to tērēšana un suvenīru iepirkšana ir pilnīgi cita. Jā. Nē, nu, tas ir jauki, protams, zin kā taču atstāt tur vietā. Bet ir jāsaprot, cik tu spēj atvest atpakaļ. Cik tu arī spēj atvest? Močs tādā ziņā, motoceļošana ir ideāli, jo tev ir limitēts tas apjoms. Krāsli neatradīs. Mašīna, jā, tur Taģīni. Paklāju pārzi, kad viss gribēju taģīnu vest. Gribēju taģīnu vest apakaļ no Marokas. Labi, jo pēdējā dienā vairs negribēju taģīnu, jo man viss taģīnas bija apnikušas, bet... Nākošais. Es nedomāju arī, ka nē. Man vēl tagad nav tā, ka baigi pietrūks. Nu, varētu, garšīgi bija, bet, jā, runājot par maršrutu, kur jūs braucāt, kā jūs izdomājāt, kur braukt? Ir šī foršā grāmata, kur mēs visiem iesakām Chris Scott, Morocco Overland. Mēs arī pirmo ceļojām pēc viņas. Ieliksim pēc tam aprakstā. Jā, bet viņi visur ir izpirkti. Man ir vairāk cilvēki prasījuši, un nav Amazonai, nav. Bet nav digitālā versija? Nav viņai. Mēs uz kopētāju. Šo var pa... Tā ir štā. 200? Nu, nezinu. Pagad, cik jūs... Šitien Marokas izbērst caurumī. Nākušies ceļojums. Jā.
Te arī šīs lieliskas grāmatas, tiešām braukt pēc grāmatas, tas pavisam savu, man ļoti daudz prasījuši, atsūt GPX un tam līdzīgi. Un tas ir pavisam savādāk. Šeit tur rakstīja vienkārši rūta aprakstu. Tur pie šitā benzīna tanka pagriezieties, brauciet 200 km, pagriezieties vēlreiz, ja? Un it kā sako līdzi tam vairāk. Un es, protams, biju sazīmējis to maršrutu pēc tam, lasot grāmatu. Biju sazīmējis priekš sevis arī, lai zinātu, kā telefonā redzēt, ja? Bet es skatījos tā, ka es ņēmu pagājušā gada maršrutu un šogad uzzīmēju tā, lai man maksimāli nedubultu. Lai man pašam būtu interesanti. Kaut kas pārklājās, bet daudz kas bija jauns. Te ir ļoti daudz, tas tajā grāmatā ir tas apraksts vispār, tur, tā kā overall par Maroku, par tradīcijām. Un viņi domāt gan ar džipiem, gan ar močiem, un tad tur ir tie ceļi, kur ir, un tas ceļu apraksts, un tad vienkārši vislabākais, laikam, gan jau, kā ir pasties mājās un apmēram saplāno, saliec savu punktu. Ir papīra kārta arī vispār superštēlu. Tā grāmata ir izdota, kad ir šitā pēdējā versija? Viņai visu laiku šitā trešā, gan jau kaut kā atkal izlaidīs jaunāku. Bet tas Kris Skots, viņš ir spečuks, Marokas spečuks. Viņš tur riktīgi bieži ir. Viņam ir atsevišķa grāmata ir vispār par overlanding un par tā otru, ko tu man uzdāvināji. Adventure motorcycling. Jā, for dummies. Bet tur ir tā, tur ir par visām un to visu. Tu gribi izbraukt caur Āfrikai, tu nopēc to grāmatu un tad tu saproti, kur kāds robežas. Kā viņi saucās? Adventure motorcycling. Arī saucās. Adventure motorcycling un tajā grāmatā tur tā informācija liekas, priekš kam pirkt grāmatu, kur tā kā par adventure, kā braukt ar adventure mocu, taču tev nevajag grāmatu, vai ne? Bet tajā vajag praktiku. Tev vajag praktiku, bet tajā grāmatā, to grāmatu, ka pašķirs, tas tev uzreiz aplauž, tāpēc, ka tajā grāmatā tur bija tik daudz par to, tieši, kad adventure braukšana sākās, kad izbrauc no Eiropas pirmkārt ārā. Jā, tur netiek skatīts kā tetiņš. Nav tā kā aizbraukt tur, Un tur bija vairāk uz to, un tur ļoti daudz informācija tieši par tādu adventure ceļošanu tajā grāmatā. Un, gan tur tādi, kā moci izvēlēties, bet arī tieši par pašiem maršrutiem, kā maršrutu plānot. Un šitie arī, man liekas, tur labi. Tas, man liekas, tas ir pats galvenais maršruta plānošana pareizi. Lai izplānot, lai būtu interesanti. Jā, ir jāpadomā. Ja tu ierodies tā, ka, kā būs, tu riskē daudz ko palaist garām. Protams, tu dabūsi braukšanu, tu dabūsi, bet, kā es saku, pabrauks garām vai kaut ko tam līdzīgi. Iespējams, būs kāds grāvējs filmēts kaut kur, piemēram, tajā vietā, un tu pabrauc garām vienkārši. Kur es varu iedot tips un triks gan meitenēm, gan puikām, kas klausās, kā čaļi var tos savus kredītpunktus dabūt augšā. Tāpēc, ka es atšķirībā no Arvīda, es šo ceļu ierados ar savu ķīveri un pasi. Viss. Bet, labi, viena lieta ir zinu, ko nozīmē saplānot maršrutu un cik daudz enerģijas laika tas prasa. Teiksim, tas, cik ļoti es jutos aprūpēta, mīlēta un apgādāta, tas tā kā tos vīra kredītpunktus tā kā čik. Tad es varu saprast šo vasaru, ja, čeļi? Kā laidīs? Man ir, īstenībā, un tas ir vēl viens triks. Tas mūsu formula arī sākumā teica, ka es aizbraucu vispirms izpētīt, un pēc tam es ņemu tevi līdzi. Tas īstenībā strādā kā pa diedziņu, jo man šobrīd ir ļoti liela motivācija viņu aizlaist, nevis aizlaist, bet neiebilst, vai necepties par to, ka viņš brauc kaut kur citās ekspedīcijās. Lai Jūs nākošais ceļojums ir uz Turciju. Jūs nākošais ceļojums. Bet tas ir arī jūs. Tas iet uz priekšu jums. Tā kā tālāk. Tam ir ārpētīgi liela pievienotā vērtība. Tā kā mums ir attaisnot izdevumu, mums jābrauc izpētīt. Jums ir ģimenes attaisnot izdevumu, jā, par ģimenes budžetu. Dārbiņš ir jātur. Nākamreiz sieva jāņem to līdzi. Man jau vēl ir Maroku jāpaspēj, mums vēl uz Maroku jāaizbrauc. Bet tu redzi, ka ir... Jā, īrēšana īsmā. Ir opcija randiņam uz motociklu. Value for money. Un benefiti no randiņa ir ļoti labi. Man liekas, ļoti iespējams arī tāda īres opcija, kā džekiem aizbraukt. Mums izpēc nākošo kaut kādu, varbūt ne šito tālākām valstīm. Ne tetiņu, uz tetiņu noteikti es gribu kaut ko labāku tehniku. Jā, bet kaut kādu, kā jau arī tetiņam pietikt ar kaut ko tādu, bet izpētes braucienam,
Citās valstīs Tālāk. tie teti tik grūti. Jo vienkārši tālāk, Tam jo tu moci adventure nevar mums, aizvest. mums tam Tālāk, jo adventure tu Āzijā savu moci nevar. Nu, vari, bet tas ir tāds čakars, ja jau Āzijā pat ir liela problēma. Piemēram, Ķīnā tu vispār neiebrauksi. nevar Ķīna vispār ir atsevišķi stāsts ar tiesībām. esmu vēl uz sēta. kaut ko, jā. Palūgt. Dažu gadu laikā aizbraukt vispēc braucienā uz Indonēziju. Indonēzija. gribētu. Ja? Tas ir tā kā nākošais. Jūs būsiet izpētījuši. Jā, mēs sarunāt. Labi. Cheers. Cheers. Vēl par maršrutu. Tu biji kaut kādas vietas, kur jūs bijāt, kaut kas pārklājās. Jā. Varēja redzēt, kaut kas ir jau mainījies atkal uz priekšu. Tur tik ātri, pirmkārt, tiek būvēti ceļi. Ja saku, tie, kas grib braukt kaut kādi granti vai offroadiņi, brauciet tagad, nevis pēc gada, vai, jo tik būvējās, tas īstenībā nav Maroka. Ļoti daudzās attīstības valstīs, tā ir arī Nepālā, Indijā, vis kaut kur. Ceļi būvējās burtiski pa minūtēm. Nu, tā ir tā lieta, ko mēs redzējām gan Marokā, gan Balkānos. Balkānos. Visur tu brauc, tur Ceļrulles stāv jau. Tur ir tetiņš, un tur ir tikko ceļrulles stāv, jau svaigs asfalts uzliec. Un Marokā bija tur tie maršruti no tās grāmatas, kas ir it kā nesen. Tur ir bijis ritīgi tāds foršs kalnu ceļš, un tu aizbrauc, un tur jau Bija vietas, kur mēs šosei. braucām pagājušajā gadā, un tur bija izskalots ceļš, un šogad jau viss ir sataisīts. Bija sakārtots. Ar Audi 100. Tur bija tas džips iesprūdis. Jā, tur bija viss tagad Tas mierīgi. nav tā kā mums te Latvijā, ka tev tukumā nevar visu vasaru uztaisīt. Cik Nē, tur bija tur- 300 metrus, jā. nevarēja nosvotēt to Tur ceļu. viss, un mēs pat vienā vietā, tur mēs kalnos iestrēgām, mums bija priekšā tā kā, mēs domājam, ka nogrūms, bet īstenībā bija vienkārši tur viņi spridzina, un tā ir lielo šosēju, un tad viņu ar eskalatoriem ņem, mēs aizbraucam, un viņš saka, un mums 20 km līdz viesnīcai. Atpakaļ jābrauc veselu dienas, principā dienu. Un es prasam, cik ilgi būs, viņš saka, stundiņu. Nu, neaizbrauc šefs. Mēs stundiņu sēžam, saule jau šitā norietējas, augsts vējš paliek, stundiņu paiet, viņš tiešām notiek to vienu. Un mēs aizbraucam aiz līkumu, un tur vēl 3 stāv. Eskavātoru un arī. Katrs stundiņa. Un katrs, jā. Bet, redziet, bet tur bija tā pievienotā vērtība no Ramadana. Pēc, ka viņi paši bija ļoti motivēti iztīrīt to ceļu un tikt mājās Viņam paēst. ēst gribējās. Jā. Nu, jā, Teica, bet I want viņš to go home. Viņš teica, I need to go, nu, kur jums vajag nokļūt. Līdz ar to man ir motivācija. Nebūs tā, ka es tagad atstāšu traktoru uz Jā. ceļu un kaut kur var aizbraukt. Viņš ir jānotīra. Nu, bet, ja tas nebūtu tā noticis, tad mēs to mocu būtu nesuši pāri tam nogruvumam. Nu, Bija tur, jā, vispār nu, tur nav go. Triāls. Nu, tur nevarētu. Nu, nē, Bet laikam. apakaļ arī nebraukt jau visu. Nu, bet kāds skills būtu atbraucat mājās. Vai jā, Tur vienkārši kājām var. Zinām, man liekas, tiem kalnu ceļiem citreiz tā, ka tev pat neviens skills vairs nepalīdz. Ja ir kaut kādas tās situācijas, kur ir, pieņemsim, kad ir tie dubļi mālainie vai kaut kādi Jā. akmeņi, kur tu vienkārši, nu, tev tur reāli mocis atpūtās, bet tu paliec pārsvarā. Nu, tad vēl no pēdējām lietām, kādi jums, nu, tā kā, kas būtu tāds tā kā visiespaidīgākā lieta, kas palika atmiņā no tā visu brauciena katram no jums? Es sākšu. Es nejūtos ļoti veikla offroadā. Man, teiksim, tas skills vēl joprojām jākačā augšā. Un mēs ilgu laiku bijām braukuši pa šosei, un šosei tad, protams, kaut kādā brīdī apnīk braukt. Un tad vienā novakarē, netālu no Merzugas, mēs ieraudzījām, ka pie apvāršņa iet kamieļu bars. Es tieši domāju, ka, kur Arvīts toties nopčēs, viņš aizbliež pie tiem kamieļiem ar moci. Es dzirdu, ka viņš rācijā saka, brauc arī. Un es tagad saku, ka nē, es nebraukšu pa smiltīm, pa tuksnesi, tas vienkārši, es nevaru, man, nebūs. Un viņš aizbrauc, viņš saka, zini kā, tur ir ciets segums, vai brauc. Un tad es tā kā pārkāpu sev pāri un saņēmos aizbraucu pa to tuksnes, pazimot pie tiem kamieļiem. Un tad viņš vīrs man rācijā saka, tur ir apbrauc tiem kamieļiem no otras puses, jo viņi diezgan strauji pārvietojas uz priekšu. Un tad es tiešām viņiem nostājos ar moci viena pati pašā priekšgalā. Un tad ir tas brīdis, kad tādi pusdinozauri nāk virsū. Un tā nav gluži rakši LV. Jā. Bet tev ir vesels, ka tiešām kaut kādi 50 kamieļi, kas nāk cauri, un viņi tik mierīgi iet to savu gaitu, un tur to savu mocu vienkārši stāvi. Un, tiksim, ka, Baudas kā. Baudas kā. Un Es nevis tur esmu meitene, es bimbāju ķiverē tajā brīdī no tā skaistuma, kas man nāk virsū. Un no tā, ka tomēr es saņēmies un aizšāvis. Tā kā tas, laikam, bija mans lielākais iespējas. Man laikam,
atgriešanās kāpās bija forši. Es tur aizgāju saulrietā ar kājām, gan uzkāpu, paskatījos ģūnu skatus, tādu vaibiņu noķēru saulēktu. Un otra lieta varbūt bija tas, kur mēs kratījāmies pa tādu tā kā dītūru, pa upes gultni un tam līdzīgi, un galā bija pēkšņi 7000 gadu veci akmenī zīmējumi, gravējumi. Jā, un tur bija antilopes, žirafes, visādas žirafes tur bija, tādas lietas, kas tagad nav vairs Marokā, un tas pilnīgi, un nevis kaut kāds muzejs. Pirmkārt, kā tur Marokā notiek, mēs aizbraucam, un tur kaut kāds punkts kartē, un tur ir māja kaut kāda, visi cieti. Marokā tu vienkārši aizbrauc un pastāv kaut kādu laiku pie tās mājas, un parādās čalis uz mopēda. Saka, nāciet līdzi. Un viņš tev pa taciņu aizved, un lauka vidū vienkārši izbērti ir akmeņi, un 7000 gadu veci cilvēku zīmē, un viņu Instagrams tur saules pulkstens, saules kaut kas. Un tādā nekurienē vienkārši. Nevis tur speciāli kaut kāda Luvra, kaut kāda, tur. Tā, man liekas, tā Marokas burvība, mazliet, ka tur tas viss tā notiek, tā kā tur tas čalis, kas sargā koku, tad tur ir, tā kā, tad tev čalis uzrodās ar mopēdu kaut kur, tad tie bērni kaut kur nekurienē, kur 10 kilometri nekas nav plakām, un tas ir ļoti forši ar šito, un kaut kādi nākotnes plāni, ja neskaita... Zin kā tiem freelanceriem, viņi vienu mēnesi priekš domā, tā kā es baigi ļaujos, es tā kā nemēģinu plānot super uz priekšu. Nākotnes plāni kopā? Man ir gauži vienkārši. Mums tieši uz kurien jūs aizbrauksiet. Mums uz Nordkapu vajag, iespējams, jūnijā, bet redzēs, kā sanāk. Baigi negribās to Somiju braukt ar. Bet tur jau, man liekas, diezgan viss tā taisne. Jā, vienkārši tur uz lofutiem. Ir būts ar mašīnu, būts kājām, vienkārši aizbraukt. Vai tā kā cauri izbraukt. Pakāmpot. Let's face it, jā. Akmeņos kaut kur. Tā kā ņemiet savus sieniņus līdzi. Jūs mūs iedvesmojāt tagad? Jāiemāca. Mums pierunājāt, ka mums ir Arvīts jāved. Tas ir tāds garš ceļš. Tur ir tā. Jā. Tur vajag stratēģiju kaut kādu. Nemočī, ļauj viņai pašai apgūt visu. Ļauj citiem vīriešiem mācīt. Ļauj citiem. Droši vien tas ir svarīgi. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Dod citam vīrietim mācīt. Jā, tas ir tāpatās kā bērniem, vai ne? Kad bērniem torniem ar saviem bērniem grūtāk iemācīt nekā, kad tu paņem treniņu. Psiholoģija ir gauži vienkārši. Man vīrs ir vīrs, viņš nav mans skolotājs. Labāk, lai viņš man piepilda vīri, nevis skolotāju lomu. Tā ir, katrai lietai savs pielietojums. Profesijai savs. Paldies jums par sarunu. Tu mēs ar vienu prieciņā. Jā, priekā. Starptautisks pasākums. Tas arī viss šoreiz. Tad jau tiekamies nākošajā epizodē. Sekojiet līdzi Instagramam. Uzdodiet arī jautājumus, ko jūs gribat varbūt dzirdēt nākošajā reizē. Varbūt Tainār varbūt ir kādas tēmas, ko jūs gribat dzirdēt. Varbūt sneak peeku var iedot, pie kā mēs nākošiem taisamies. Pagaidām vēl nevar stāstīt. Es skatās, lai seko Instagramā, un tad jau redzēs. Jā, tā kā sekojiet līdzi. Un tiekās. Duro! Tiekās. Duro! Tā tur ir kaut kāds.